Tas ir pilngraudu ēdiens. Dažādos veidos viņi Latvijā gatavoja, bet vispār Ziemassvētkiem ir raksturīgs šis pilngrauda, vesels ziedus, vesela pumpa, vesels grauds. Tāda veida ēdieni, lai tā kā apzinātos to, ka tiek iesētas nākošais gads, ka ģenētiskā informācija, no kā izaug nākošais gads. Bet es gribēju pateikt to, ka kā tu saki, iemācījāmies no skandinīkiem, tikpat labsvētēk, es iemācījos no Jāņa Vītloda. Un tā laikam jau paši skandinīku vai? Es vienkārši ieraudzīju viens skandinieku. Es domāju, ka viņš noteikti mācīja palīdzi. Viņš jau jauniņš parādīt. Tā ir tāda dziesma jautājums, kur bijāt Ziemassvētki? Kas vispār Ziemassvētki? Dziediet un domājiet, mēģiniet teikt, kas vispār Ziemassvētki?
Mums ir prātā kaut kāda definīcija, pieņemsim. Mēs arī rīkojamies ar vārdiem. Mēs esam pieraduši dzīvot mentālā līmenī. Ja? Kur mēs rīkojamies ar vārdiem, ar kaut kādiem teikumiem, ar kaut kādiem gataviem priekšstatiem. Ļoti aizraujoši. Ja būtu tas tik ļoti aizraujoši, tad diez vai jūs te būtu atnākuši. Diez vai mēs gribētu eglītē svecītes iededzināt. Diez vai mēs gribētu just kā viņas smaržo šīs kujas un svecītes. Ja? Diez vai mēs gribētu iziet ārā, ievilkt svaigu gaisu un paskatīties uz zvaigznēm. Saprast, ka ir vēl kaut kas aiz mūsu vārdiem. Tas jautājums par šiem Ziemassvētkiem. Kur viņi ir, kādi viņi ir, kas viņi ir sajūta? Kas tas vispār ir?
neesam katrs viens pats, bet visi kopā. Ne? Pajūtiet, kāds sevi mums apkārt vēl ir cilvēki. Mēs esam visi kopā. Mēs aiziesim no šejienes, mēs būsim atkal kā viens. Mēs tajā brīdī izmantojam to brīdi, ka mēs dalamies. Ka mēs sajūtam citus un ļaujam citiem slēpt sevi. Un tas pagātinās jūsu draugu. Katram kā vienam savs draugs. Jūs šajā saulgriežu vai Ziemassvētku vai kādā citā mistiskā vidē savā iekšienē var saskatīt to draudu, kurā jūs gribat redzēt, kas tur izaugs nākotnē šajā gadā, kas tur izaugs priekš jums, kā cilvēku, kā visdažādāko šo vārdu izpratnes, kā priekš viena, kā priekš tādu draudzēs saviem tuviniekiem, kurš rada kaut ko pasaulē, kurš saņem kaut ko no pasaules, prot ieraudzīt, sajust, pieredzēt to, kas ir dzīvē. Tātad šeit ir apkārt tik daudz informācijas, katram ir savs grauds. Savs, pilnīgi neatkarīgs. Kā ļaujamies sajust un bagātināties un saprast, ka tas, ko mēs darām, tas, ko mēs darīsim, rīt, parīt, aizkarīt šajā gadā, ka tas nav tikai priekš mums, bet tas priekš visiem. Un tas nav tikai no mums vien nākoši, tas ir no visiem caur mums notiekoši. To sauc citā vārdā par izlīdzināšanu, par līdzināšanu. Līdzināties mēs varam iekšēji, kad mūsos pašos ir kaut kāda nelīdzinuma atrast to vadlīniju, to gaismas horizontu, kur mēs varam to visu, kurā mēs varam saskaņot. Ja mūsu cipariņš tā līdzi. Bet tas pats attiecībā uz to, kā mēs, protams, līdzināties pāriem cilvēkiem, kas savādāk kā mēs. Kā mēs spējam noturēt savu līniju, savu skaņu, savu stāru sevi, jā, neatkarīgi no tā, kas nāk pretī mums dzīves. Vai saskaņot, kas nāk pretī mums dzīves. Saskaņojot, vēl harmonizēt, balansējoties, harmonizējoties, bagātinoties paši. Šeit mēs esam tādā stāvoklī, kad viens otru patiesībā atbalsta. Mēs esam draudzīgi atmosfēri. Tur varbūt tā nebūs. Ja mēs iziesim no šejienes ar to spēku, ar to kopsvību, kas ir šeit, tur būs daudz vieglāk. Ja mēs tur nebūsim vieti, mēs tur būsim tā kā visi kopā. Beidzies apkurību gods, kad beidzies apkurību gods.
visu mūsu dainu centrālais kodols ir mīts par saules meitas ceļu. No debesīm matērijas pasaulē atkal atpakaļ šis cikls. Un veltīts ļoti daudz dziesmas un tā vai citādi, kas caurauž, caurstaro gadskārt ieražas un lielāko daļu no pārējām dainām. Šī zināšana tā kā visam pamatām. Un par ko tur ir stāsts? Stāsts ir par radīšanu. Tā ir mūsu, varētu teikt, mītiskā, mitoloģiskā izpratne par radīšanu. Un viņi var būt daudz precīzāk vēl nekā fizikas teorijas. Tāpēc, kad tā ir izjūta.